Nākamo 50 stundu laikā es izdzīvošu tikai ar to, ko spēšu noķert vienā no pasaules skarbākajiem un vientuļākajiem apvidiem. Un šis trakais piedzīvojums sākās tieši tagad. Ak, mans Dievs, puiši! Es apstājos tieši šeit, jo nākamajās 50 stundās mēs darīsim vienu no trakākajiem izaicinājumiem, puiši. Šobrīd šajā nomaļajā piekrastē būsim tikai es un jūs. Un tas, ko mēs darīsim, ir ēst tikai to, ko paši noķersim. Ja mēs neko nenoķersim, mēs burtiski paliksim izsalkuši. Droši vien man vajadzēja sākt šo izaicinājumu ar kaut ko vēderā, jo šobrīd es esmu nenormāli izsalcis. Paskatieties, cik te ir iespaidīgi. Šeit ir šie masīvie kliņšainie ragi. Labi, puiši, man ir mūsu harpūna, man ir plaznas, man ir maskas. 50 stundas sākās tieši tagad. Esmu sajūsmā. Tagad mums jātiek lejā pa šīm klintīm. Mans Dievs, tas būs lielākais pūžzivs, ko jebkad esmu redzējis cilvēku. Viņš ir spilgti dzeltens. Ak, tas ir tik iespaidīgs loma. Ak, mans Dievs, puiši, mums ir šī milzu kalmāra. Jūs varat redzēt, ka vēl joprojām tinte tek lejā pa to. Paskatieties uz to. Tā burtiski vēl joprojām nāk no šī dzīvnieka. Šie ir vieni no trakākajiem dzīvniekiem dzīvnieku valstībā, puiši. Tam patiesībā ir vislielākā acs dzīvnieku valstībā. Salīdzinot ar ķermeņa izmēru, jūs varat redzēt, tā ir vienkārši milzīga. Man vajadzēja iet nomazgāt seju, puiši, jo man visur bija tinte. Droši vien man tā vēl joprojām ir visur. Jūs jau zinat, ka mēs kalmāru neesam ēduši veselu mūžību, tāpēc šis te būs īsts gardums. Bet es gribu jums kaut ko parādīt. Tas burtiski ir iekrāsojis visu ūdeni ar tinti. Paskatieties šeit. Un tas joprojām visur izdala tinti. Hei, paskaties uz šo. Tas ir traki cilvēki. Mēs tūlīt iekursim ugunskura šajā attālajā piekastē un sāksim gatavot šo radību. Tā ir viena traka radība, tiešām. Cilvēki, es esmu tik sajūsmā. Šeit ir kaudzēm koraju. Mēs izmantosim tos, lai uzbūvētu ugunskura vietu. Uz tā. Uz tā. Labi, vēl dažas detaļas, un tad mūsu ugunskura vieta būs gatava. Vienkārši nedaudz izrakšu šo vietu, izveidošu nelielu bedri. Man ir dažas zari. Tagad vienkārši meklēju kaut ko sausu. Sakrāju veselu kaudzi no šī. Liels putna līgzda. Tas viss ir ideāli. Pirmajā dienā mums būs kalmāri, un sajūsmas līmenis šobrīd ir tik augsts, cilvēki. Labi, mēs te gatavojam, puiši. Jūs redzat, ka viņa pamatīgi kūp, un tas ir tāpēc, ka viss ir ļoti slapšs. Pagājušajā naktī bija pamatīgas lietusgāzes. Tā, labi. Es domāju, ka mums tas tagad gatavojās, puiši. Mēs dosimies lejā pie ūdens malas un iztīrīsim mūsu kalmāru. Cilvēki, mūsu draugs svīst kā čigāns ar hipotēku šobrīd. Jūs jau zināt. Es jums parādīšu, kā mēs to izjauksim. Tātad vispirms, ko es darīšu, es vienkārši satvēršu tā galvu šeit, pagriežu
Un jūs redzat, mēs vienkārši novelkam galvu nost šādi. Tālāk, ko mēs darīsim? Es paņemšu savu pirkstu un palaidīšu to gar to mugurkaulu. Tur jūs varat redzēt kalmāra augšdaļu. Un es vienkārši pavilkšu to ārā. Un tas izvilks tā mugurkaulu tieši šeit. Tas burtiski izskatās kā plasmasas gabals. Tas ir traki. Pasties uz to. Ko mēs darīsim tālāk? Jūs varat redzēt, ka abās pusēs ir šīs spuras. Es vienkārši pārlaidīšu ar pirkstu pāri šai spurai. Tas neizklausās pareizi, Ebe. Tagad, ko mēs darīsim? Mums ir palikusi šī kalmāra caurule. Mēs paņemsim šo pusi tieši šeit un vienkārši piespiedīsim to šādi. Un tas nozīmēs, ka mēs burtiski varam atbrīvoties no visa sliktā, ko mēs nevēlamies. Lūk tā. Tas ir viss, no kā mēs cenšamies atbrīvoties. Mums paliek tikai šī skaistā kalmāra caurule. Un tas ir mūsu skaistais kalmārs. Te ir knābis. Jūs varat redzēt, ka tieši ar to viņi košļā visu savu laupījumu un tam līdzīgi. Viņi ir tik dīvaini dzīvnieki cilvēki. Mēs patiesībā apēdīsim visas tā taustekļus. Skatieties uz visām tā acīm tur. To mēs negribam. Un tas, kas mums paliek pāri, ir tikai šie divi skaistie gabaliņi tepat. Paskaties uz to, cilvēki. Es vienkārši uzasināšu šo kociņu tepat. Redzi, ko mēs darīsim? Paņemam savu kalmāru un izvilksim to cauri tieši šeit. Un visbeidzot, taustekļi. Cilvēki, tas ir tik forši. Paskaties uz to. Mums burtiski ir mūsu kalmārs uz kociņa tepat. Mēs to liksim virs uguns. Tieši šeit virs uguns. Aptinam taustekļus mazliet apkārt. Šo kalmāru mēs negribam pārcept, jo tas burtiski pārvērtīsies gumijā. Tāpēc mēs tikai apcepam to no ārpuses. Jā. Lūdzu, ierakstiet komentāros. Tas gatavojas. Es jūs tik ļoti mīlu. Jūs droši vien domājat, paga, kur tu esi bijis un ar ko esi nodarbojies? Draugi, patiesība ir tāda, ka es burtiski esmu bijis ceļā jau kādus 3 mēnešus, un man pat nav bijusi iespēja atgriezties Austrālijā, atvilkt elpu, saņemt mūsu zelta plāksni un uztaisīt 1 miljonu abonentu īpašo video. Bet nākamnedēļ es dodos atpakaļ, un no turienes, draugi, mums būs vesela kaudze jauna satura, kas nāks pie jums. Es nevaru sagaidīt, kad varēšu jums to parādīt. Es šobrīd nevaru atklāt pārāk daudz, bet teikšu tā. Tas būs trakākais saturs, ko jebkad esam veidojuši. Un iespējams būs iesaistīti arī daži īpaši viesi. Būs jāpagaida un jāredz, draugi, bet lūdzu atbalstiet mūs, spiediet patīk un abonējiet. Spiediet patīk un abonējiet jau tagad, ja jums patīk šis saturs. Es tiešām jūs ļoti mīlu, draugi. Un tas viss nebūtu iespējams bez jums. Es burtiski siekalojos, esmu tik izsalcis. Rīt mums jāsagādā ēdiens. Nav variantu, ka es palikšu izsalcis, bet man ir kaut kas traks ieplānots, ko es nevaru sagaidīt, kad varēšu jums parādīt. Tas kļūst tik traki. Labi, mēs ņemam no savu kalmāru no uguns, draugi. Ejam atrast labu vietu, kur paēst vakariņas, vai ne? Vienkārši atstāj to turpat. Nu, draugs, paliec tur. Ak, Dievs. Mums te ir šis citrons, draugi. Jūs to redzat tagad? Vispirms mēs mēģināsim ķermeni, un tad pāriesim pie taustekļiem. Mēs tikko pazaudējām ritmu. Nedaudz smilšu, nevienam nekaitē. Labi, pamēģināsim. Mēs to paveicām, cilvēki. Izņemot smiltis tur iekšā, tas ir neticami. Es ķeršos tam klāt, puiši. Un redzēsimies rīt, 2. dienā. Tas kļūs daudz grūtāk, un mums ir kaut kas traks ieplānots. Tiekamies tad, puiši. Es tikko nometu savu pēdējo kalmāru gabaliņu smiltīs. Tas ir vienkārši neticami. Labrīt jums visiem! Un šobrīd ir 2. diena. Es cenšos noturēt līdzsvaru uz šīs laivas, bet šodien mums ir vietējā leģenda, puiši. Mums palīdz Džejs, tepat blakus. Mums apkārt ir visas šīs salas. Un mēs šobrīd meklējam zivis, brāli. Mums vajag noķert zivis. Es gribu jums ātri parādīt, ar ko mēs braucam. Tātad šobrīd mums ir ļoti spēcīga straume, kā redzat. Un tepat ir visas šīs līči. Kādas zivis mēs šeit ķersim, brāli? Piemēram, sweetlips, Labi. tad jacketfish, Labi. snaperis Snaperis, jā. un arī suņu zobu tuncis. Suņu zobu tuncis. Labi.
Tātad suņu zobu tuncis ir galvenā zivs šeit, puiši, bet es nezinu, vai mums izdosies to noķert. Mums būs jāgaida un jāskatās. Cilvēki, paskaties uz šo ūdeni tagad. Tas burtiski ir elektriski zils. Un šeit ir tiešām tik stipra straume, puiši. Mūs šeit mētā apkārt kā vienus sasodītus Cēzara salātus. Mēs esam apmēram 25, 26 stundas iekšā šajā izaicinājumā, un man ir jāiegūst ēdiens, puiši. Nav variantu, ka es šodien palikšu izsalcis. Tas nenotiks. Tā kā es domāju, ka mēs ar puišiem gatavosimies, es ar Džeju, jā, un mēs dosimies ūdenī. Aiziet, aiziet! Tā straume tur lejā ir vienkārši nenormāli spēcīga. Džej, hei, tu mūs noķēri pirmo zīvi. Skaties, turpat. Tā ir tā saucamā vienraģa zivs. Jā. Mēģināsim noķert vēl kādu zivi, bet straume šobrīd, puiši, ir ļoti spēcīga. Un mēs cenšamies noturēties uz šīs laivas. Tā tūlīt apgāzīsies. Tātad mēs burtiski vienkārši smeļam ārā ūdeni. Mēs burtiski esam tik slikti aprīkoti šajā lietā. Paskaties uz šo mazo laivu, kurā mēs esam. Labi, es domāju, ka mēs tikko esam piestājuši 2. vietā. Un paskaties uz to tagad. Tas ir kā elektriski zils ūdens. Paskaties uz šo.
Jā, cilvēki, tagad paņem šo. Ak, nu nāc. Jā, Džeja puisīt. Vai tas ir tas, ko tu vēlies? Neatlaid. O, brāli, tur bija tik daudz. Mēs esam pēc mēneša, kad esam šeit, Džeja puisīt. Wow, mēs to esam izdarījuši. Liels GT, jā. Jūs redzējāt, ka tur bija milzīgs zivju bars, kas izgāja cauri, un es vienkārši skatījos uz viņu. Un es domāju, lūdzu, nevelc mani rifa virzienā un nesaliec manu šķēpu vai ko tam līdzīgu. Bet mēs viņu dabujām. Tas ir skaists GT šeit. Jūs varat redzēt. Milzu trevalīs. Šīs te puiši tiks nodots tālāk. Esmu pārliecināts, ne tikai es, arī Džejs Boys aiz kameras droši vien ēdīs šo kopā ar savu ģimeni. Tātad tas ir skaists GT. Viņš vēl joprojām asiņo visur. Piedod, brāli. Esmu pilnīgi sasmērējis laivu. Paskaties uz šo laivu. Pilnīgs asins pirts cilvēki. Jā, Džejs Jaguārs. Jā, puiši. Mums te ir visas šīs zivis. Mums ir šis skaistais sarkanāts snaperis, kā jūs varat redzēt. Mums ir lielais GT, lielais tēvs. Ko mēs darīsim? Mēs dosimies uz pludmali, iekursim ugunskura un sāksim gatavot ēdienu. Cilvēki, es nevaru sagaidīt. Es esmu tik ļoti sajūsmā šobrīd. Es varētu apēst zemu lidojošas pīles pakaļu. Es esmu tik izsalcis. Tā kā... Es domāju, ka šī ir tā, kuru mēs ēdīsim. Paskaties, cik liela atšķirība izmērā. Tas tur ir Džejs Boys, kas peld vidiņos. Tā ir mūsu laiva tur ārā. Labi, es velku šo lielo zivi lejā pie mūsu ugunskura. Mēs to tūlīt sāksim gatavot. Mums ir ēdiens otrajai dienai. Re, tur viņš ir. Aiziet, Džej Boy! Viņš vienkārši peld uz mūsu laivu tur ārā. Iebāz to iekšā. Viss gatavs. Labi, mēs te tiekuram uguni, puiši. Skatieties uz šo. Tas gatavojās, māte. Tas tiešām gatavojās. Džejs Boys tikko aizgāja krūmos. Viņš devās savākt veselu kaudzi malkas. Beidzot ir pienācis laiks, lai es noliktos un atpūstos, un kāds cits beidzot padara darbu. Es tiešām esmu sajūsmā par šo brīnumu. Paskaties uz šo. Tas ir milzīgs GT. Viņš teica, ka gatavos zivi vietējā stilā. Hei! Protams, jā. Labi, tu mums parādi, brāli. Vietējā Indonēzijas stilā. Vispirms uzliec zivi, tu noņem zviņas. Jā. Tas puisis vienkārši izplēš visus iekšējos orgānus. Labi, jūs varat redzēt, ka mēs vienkārši iegriežam šo zivi un pilnu ar smiltīm. Pilna ar smiltīm, vecīt. Tā jau ir tā lieta. Stāvot šeit uz jūras torņiem, tev viss ir sasodīti pilns ar smiltīm. Mēs to vienkārši ielikām ugunī. Tas bija tik smieklīgi. Labi, jūs varat redzēt, tieši tur mēs tos esam noskalojuši. Tos var likt pa taisno uz uguns. Mēs tieši šeit taisām šo zivsaini. Mēs tūlīt liksim mūsu zivi virsū. Jā. Tiešām. Jā. Zēni ir izsalkuši. Jūs varat redzēt tieši šeit. Mums ir šī sniedze un mums ir arī mazais GT. Mums ir lielais GT tieši tur, bet mēs to atdosim Džeja Boya ģimenei. Laiva stāv tur ārā. Čali, cerams, ka mūsu laiva neaizbrauks. Tu pārliecinies, ka to labi noenkuroji. Jā, viss ir kārtībā. Paskies, cik skaisti gaļa ir izcepusies. Labi, puiši. Šodien mums bija viena no trakākajām dienām. Un es gribu pateikt milzīgi paldies Džejam tieši šeit. Viņš ir īsts leģenda. Mums bija lieliska diena. Un mums te ir mūsu skaistā zivs. Tā, ar kuru sāksim, brāli? Es domāju, ka vispirms lielāko. Es domāju šo. Labi, šo? Jā. Labi, sāksim ar sarkano snaperi, puiši. Un tu teici, ka nekad iepriekš šo neesi mēģinājis, vai ne? Jā, es nekad neesmu mēģinājis. Viņš nekad nav mēģinājis šo. Es redzēju vienu. Droši vien tāpēc, ka viņš nekad nevar viņus nošaut, brāli. Priekā, mēs ejam prom. Nav slikti. Priekā, brāli, es taču teicu, es viņam teicu, šie ir tik labi. Jūs varat redzēt gaļu tajā, tā ir kā mirdzoši balta. Tas ir neticami. Labi, kādu atzīmi tu dotu no 10? Gandrīz pabeigts. Gandrīz pabeigts.
Gabriels, paskaties uz šo, parādi cilvēkiem. Tie patiesībā ir dzīvnieka ikri. Šis ir gals. Pamēģināsim. Vajag vēl nedaudz uguns. Tā ir pareizi. Tas ir labi. Tas ir uz kārtas, jā. Mazliet atšķirās no Gambijas. Un visbeidzot, pamēģināsim šo brāli. Pamēģināsim lielo. Paskaties uz gaļu. Patiesībā tā izskatās tiešām labi. Labi, pamēģināsim. Jā, jā. Kāpēc tu ej šādi? Šis ir labāks. Tev šis labāk patīk. Labi. Lūk, tas ir. Uzvarētais. Sarkanā sniedze ir uzvarētāji, puiši. Es vēlos pateikt jums milzīgu paldies, ka pievienojāties man un Džejam šajā trakajā piedzīvojumā. Tas bija vienkārši neprātīgs 50 stundu brauciens, un mēs to paveicām. Tiekamies nākamajā trakajā piedzīvojumā. Daudz mīlestības jums visiem. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt. Uhu!